Jaundzimušo krūts barošanai alternatīva ir mākslīgās barošanas maisījumi. Tam ir jāatbilst mazuļa organisma vajadzībām. Vācu kompānija Humana ir parūpējusies par zīdaiņa veselīgu uzturu. Pienam ir sabalansēts sastāvs un sastāvā ir LC pūfo, mikroelementi, kas atrodas matas pienā. Līdz ar to bērns iegūst visu nepieciešamo uzturu, kas viņam, teiksim, pirmajās dienās, pirmajās nedēļās ir nepieciešams. Kompānija Medprof oficiālais Humana pārstāvis Latvijā piedāvā produkciju zīdaiņiem un bērniem vecumā līdz 1 gadam. Bērnu barības izgatavošanā tiek izmantots nevis sausais pulvera piens, bet gan svaigs govs piens. Ražotāja pamatuzdevums maksimāli pietuvināt maisījumu sastāvu mātes piena sastāvam, rūpējoties par produkta drošību un kvalitāti. Katram teļam piešķir elektronisko pasi, govs veselība tiek rūpīgi pārbaudīta un dzīvniekus baro tikai ar dabīgu un ekoloģiski tīru barību. Plašais Humana maisījumu klāsts ļauj izvēlēties produktu, kas ir vislabāk adaptēts katram attīstības posmam un bērna vajadzībām. Ja mazulis nepanes govs pienu, par labāko uzturu kļūs speciālie diētiskie maisījumi uz sojas olbaltuma pamata. Hipoalergēno maisījumu rekomendē izmantot pārtikas alerģijas profilaksei. Bez tam Humana piedāvā unikālu ārstnieciskā uztura programmu asu un hronisku gremošanas traucējumu gadījumā. Piena putras un putras bez piena ar augļiem labi garšos mazajiem gardēžiem. Desertam barojošs jogurts bez cukura. Viņš ir izdevīgs ar to, ka māte vai tētis var paņemt viņu līdzi jebkurā, teiksim, laika apstākļos. Jo jogurts ir apstrādāts ar augstajām temperatūrām, līdz ar to viņš ir izturīgs pret augstajām temperatūrām, viņš nav jāglabā leduskapī, viņš ļoti labi paņems istabas temperatūras un augstākās. Piedāvātajā sortimentā ir arī bioproduktu sērija. Nepieciešamo produktu var iegādāties aptiekās, specializētos veikalos vai tirdzniecības tīklos, kā arī pasūtīt kompānijā Baltā Bura.